Šajā video es pastāstīšu, kā izpildīt mājas darbu, kurš ir uzdots uz 1 nedēļu, kopš es būšu tev pastāstījis par šī uzdevuma principiem. Pirmais, ko vajadzētu darīt, ir doties uz EduSpace vidi un sameklēt šo te uzdevumu. Attiecīgi katrai klasei būs savs uzdevums, un tas atrodas šeit pie mājas darba attālinātam darbam. Attiecīgi tavai klasei būs norādījums, ka tev jāpieder šīs klases grupai, lai šo mājas darbu izpildītu. Tātad šeit ir piemērs no A klases. Uzdevuma apraksti visām klasēm būs vienādi. Tātad apraksts, kas jāveic, ir atzīmēt šeit. Kopā ir 6 uzdevumi un ir doti piemēri uzdevuma risināšanai. Darbs ir jāiesniedz sev vērtākā veidā, elektroniski, kā piemēram es to darīšu, vai ar roku zīmējot. Savu funkciju, kas ir prasīts pirmajā uzdevumā, tu vari iegūt, tātad šeit ir saitīta uz Google Docs. Tātad viena no dokumentiem. Un attaisīsim piemēram vaļā šo te dokumentu katrs sev un atradīsim, kur ir mūsu vārds uzvārds un arī šo te funkciju izmantosim, kas tur ir rakstīta. Tad, kad tu esi atvēris savu uzdevumu un ieguvis savu funkciju, piemēram, es runāšu par šādu piemēru visā šajā video piemēros, pieraksti to sev kaut ko redzamā vietā, lai tev ir vieglāk darboties. Tad pirmajā uzdevumā prasīja iegūst savu funkcijas grafiku. Tad mēs to grafiku iegūstam no šīs saites, uzzinot savu funkcijas izteiksmi. Un tagad mums vajadzētu šo funkcijas izteiksmi pārveidot grafikā. Tāpēc, piemēram, GeoGebra rīkā atverat vaļā, ierakst savu funkcijas vienādojumu. Y ir 1,25x mīnus 0,5. Šī ir mana funkcija, ko es izmantošu tātad piemērā. Lai mēs šo funkciju varētu kārtīgi turpināt strādāt, mums ir jāatliek 2 punkti svarīgākie. Šie 2 svarīgākie punkti ir tātad tie krustpunkti, kas veidojas ar Y-asi un ar X-asi. Ordināta abscisās. Lai viņus iegūtu GeoGebra rīkā, spied uz tools un izvēlies intersect opciju. No sākuma uzspied uz as un tad uz funkcijas. Tu redzēsi, ka tu iegūsi jaunu punktu A. To pašu dari, nospiežot uz X-as un tad uz funkcijas grafiku. Rezultātā mēs iegūsim 2 punktus, bet mēs šiem punktiem neredzam vērtības. Lai to vērtību redzētu, tu vari nospiest uz šī punkta un no šīs te ikoniņas izvēlēties show value. Lai ir ērtāk, tu vari šos te vērtības ar burtu nosaukumiem pabīdīt, kā tev pašam ir ērtāk. Šo te zīmējumu, vai ja tu reiķini uz papīra ar roku, vajadzētu šos te 2 punktus noteikt. Es šo zīmējumu tātad šādā te izskatā ievietošu savā sagatavotajā dokumentā. Šis ir mans dokuments, un šeit es vienkārši, izmantojot Ctrl+V kombināciju, iekopēšu attēlu. Nedaudz palielināsim, lai ir vieglāk saskatīt. Tātad šeit mums ir 2 punkti, un par A punktu mēs varam apgalvot, ka A punkts ar koordinātēm 0, mīnus 0,5 ir tas skaitlīts, tātad funkcijas vispārīgā izteiksmē, ja mēs atceramies. Brīvais loceklis B apzīmē vietu, kur punkts, tad funkcijas grafiks krustojas ar Y-asi. Tas būs punkts A. Attiecīgi punkts B, to mēs pazīstam kā funkcijas sakni. Un funkcijas sakni ir vieta, kur grafiks krustojas ar X-asi. Tātad 0,5.
0,4. Funkcijas sakni mēs iegūstam izmantojot mīnus p dalīts ar k. Lai viņu aprēķinātu, mums vajadzētu ielikt iekšā zināmos lielumus un izteikt k vērtību. Un tad mēs pārliecinātos, ka ieliekot iekšā zināmo vērtību, mēs iegūsim rezultātu, ka k ir tātad zināms mums kā 1,2, b mums ir zināms kā 0,5, un mēs iegūsim, ka rezultāts ir 0,4. To mēs varam darīt, lai pārbaudītu, ja mēs zīmējam ar roku.